Cienījamie klausītāji, esmu Laimute Balode, baltu valodniece, puslatviete, puslietuviete, un man jāatzīst, ka tieši šī pasaka Egle Zalkšu karaliene mani pavada jau kopš bērnības. Es to zinu, var teikt, no galvas, jo mūsu ģimenē tā bija ļoti izplatīta. Es to lasu arī saviem mazbērniem un paņēmu arī vienu tādu ļoti apbružātu grāmatiņu, varbūt par rokām palaist, tā ir manu mazbērnu lasīta. Mācu arī šo pasaku latviešu studentiem, un jāsaka, ka viņi parasti neatzīstās, ka tādu ir dzirdējuši. Lasām šo pasaku arī Somijā ar somu studentiem. Mani pašu šī pasaka ir ietekmējusi diezgan stipri emocionāli, jo atceros, ka vēl maza būdama, kad gājām garām apsēm, vienmēr domāju, vai tajā sēž vai iemiesojusies ir šī mazā meitene, kas nodeva savu tēvu Zalkti. Un neveltīgi lietuvieši apsi sauc epušē, bet ir arī sinonīms drebuļē, drebēti, tātad trīcēt. Un ja paskatīsimies arī uz mūsdienu Lietuvu, šī pasaka tiešām ir populāra, lai tā nāktu vai no literatūras, vai no vēl senākiem laikiem, bet daudzās ģimenēs dēlus nosauc vārdā āžolas, ozols vai bēržas, bērs, par retam pat arī osis ir, bet neviena meitene nav nosaukta vārdā epušē, apse, jo tai līdzi nāk tāda drusku negatīva, varbūt nodevēja konotācija. Mans pētījumu lauks ir saistīts ar onomastiku, un tas ir īpašvārdu pētniecība, bet šodien es esmu apsolījusi pastāstīt par Zalkti, tātad Zalkša vārdu lietuviešu un latviešu toponīmos, jeb vietvārdos, bet paplašināju šo te tēmu arī ar antroponīmiem, jeb personvārdiem, un pieskaršos arī dažiem citiem vārdiem. Bet sākt es gribēju ar mums labi zināmu leksēmu, tātad ar sugas vārdu, ko var atrast jebkurā vārnīcā, un jebkurš zina, tātad latviešu valodas vārnīcā rakstīts, ka tā ir nekaitīga čūska, kam abās galvas pusēs ir dzeltenīgi oranži vai balti plankumi. Ieskatījos arī literārās valodas vārnīcā, tur tas pats ir formulēts drusku citiem vārdiem, neindīga čūska ar apaļu galvu, tumši pelēcīgu vai melnu muguru un dzeltenīgi oranžiem, retāk baltiem plankumiem galvas sānos. Te ir dota arī otrā nozīme, kā daudzskaitlnieks, tātad čūskveidīgo apakškārtas dzimta, kurā ietilpst vairākumā neindīgas čūskas, no kurām Latvijā sastopams parastais zalktis un gludenā čūska. Tātad literārās valodas vārnīca, bet ir mums zināmi arī dialektismi, apvidvārdi, un ir zalksis, ir zalksnis, ir arī zaltis, kas ir visplašāk zināms dažādās vietās, tātad pagastos, un retāk arī zalsis. Visi šie piemēri ir no Milenbacha Enzelīna vārnīcas. Paskatījos arī, ko saka sinonīmu vārnīca. Un līdzās zalktim tur ir minēts tikai zaltis un vēl arī misiņausis. Ātri pārlikšu uz lietuviešu valodu, un lietuviešu valodas lielā vārnīca, 20 sējumu vārnīca, tātad literāro vārdu dod žaļtīs, un turpat pieminēti arī dialektismi žaļktīs, tātad, kā redzat, ar kā
ir sastopams arī lietuviešu valodā, bet tikai apvidvārds, un pat želektīs, ļoti reta forma. Divas pirmās nozīmes netulkošu, jo tās sakrīt ar latviešu valodas, literārās valodas vārda nozīmēm. Bet ir minēta arī trešā nozīme, un tulkojot, tas ir dzīvnieks, kas pēc Bībelē pavedinājis ievu un arī ļaunuma iemiesojums. Kā redzat, Bībeles tulkojumā nav višķūska, bet gan zalktis lietuviešiem, kas pavedina ievu. Un acīm redzot vēl vēlāk, radusies arī ceturtā nozīme, varbūt pat no trešās atvasināta, kas ļoti bieži lietuviešiem izmantojama lamu vārdos, un tā nozīme ir nenaudēļas bjaurībē. Tātad, burtiski tulkojot, riebeklis, ļoti ļauns cilvēks. Bet tas, ka lietuvieši lamājās, izmantojot vārdu leksēmu zalktis, tā ir tiesa. Arī mūsdienās saka aktu žaļtī, aktu zalkti, ja? Vai saka žaļtēlis nenaudēlis, žaļtēlis neviernas un tā tālāk. Kaut kur lasīju, ka starp lietuviešu lamu vārdiem zalktis ieņem 3. vietu popularitātes ziņā. Paskatīsimies etimoloģiju, un etimoloģija ir ļoti skaista, teiksim, interesanta. Es izcēlu pat ar sarkanu krāsu. Tātad gan latviešu zalktis, lietuviešu žaļtīs ir mantots vārds. Uzsveru mantots, tātad nav aizgūts no kādas citas valodas, un saista to ar verbu latviešu ir zalgot, spilgti, spoži, spīdēt, izplatīt spilgtu, spožu, mainīga stipruma gaismu. Tās pašas cilmes ir arī verbs zelt. Forma ar kā, kas Karolis domā, ka tas varbūt ir no gā, tātad konsonantu mija, kā izveidojusies paralēli ar zaltis. Tā domā gan Būga, gan arī Enzelīns. Nevar pateikt, kura no tām formām ir agrāka, vai zalktis, vai zaltis. Zināms tikai, ka apvidvārds zalksis ir jaunāks darinājums, vēlāks. Apzīmējuma pamatā ir zalkša ķermeņa krāsas, kas zalktim kustoties saules gaismā variējas dažādos toņos. Te ir citāts no etimoloģijas vārnīcas. Paskatījos arī Mīlenbachā Enzelīnā, tur savēl kopā pie zalkša vēl arī radniecīgus vārdus zaļš, zelts un zalks. Tātad visi tie ir vienā čupiņā. Nerunāšu šodien par pilnīgi citas izcelsmes un citas saknes vārdu semprūšu angstdris, zalktis. Par to varētu nolasīt pilnīgi atsevišķu referātu. Tur ir vairākas hipotēzes, no kā šis vārds radies un saista gan ar lietuviešu angis, latviešu odze, gan arī ankštiras, inkštiras lietuviešu, tas ir pāksts, kas izlien ārā no kaut kāda, no iekšienes. Bet par to šodien tiešām nerunāšu. Mans uzdevums ir parādīt, kā šī sakne atspoguļojās vietvārdos. Tātad Latviešu valodas institūta onīmu kartotēkā, kas ir ļoti liela, apjomīga, apmēram 3 miljoni liela, sarēķināju, ir apmēram 63 šīs saknes vietvārdi. Kāpēc saku apmēram? Jo tur varētu būt arī dubultnieki, jo mainījās pagastu robežas un dažreiz ir ļoti grūti atšķirt, vai tas ir tas pats objekts vai nē.
Vecuma ziņā pieraksti ir, nav tik veci, teiksim, 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, tur tas pirmais, piemēram, Zalktis Purvs Padurē ir no plāķa krājumiem, tātad jau 20. gadsimta 30. gadi, tad no gadsimta vidus. Un, kā redzat, arī kartotēkā ir doti bieži skaidrojumi, kāpēc tas objekts ir nosaukts tādā vārdā. Pļava pie meža, kurā bijuši daudz zalkšu, vai tas dziļi mežā pulka zalkšu bija. Daudzi salikteņi, īpaši daudzi, ir gan Zalkškalniņš, te bija ļoti daudz zalkšu, gan zalkšpors, arī lopus nevarēja laist iekšā, jo bija daudz zalkšu. Zalkšslēgs, tas ir mežs Jūrkalnē, dzīvo ļoti daudz zalkšu un citādas čūskas. Tas, ka zalkši tiek jaukti ar čūskām, tas nav nekas īpašs. Arī izlokšņu vārdi, tātad dialektismi, kā Zalšu kalniņš, šeit arī bijis daudz zalkšu. No šiem manis sarēķinātajiem 63 vietvārdiem, starp citu, vārnīca vēl līdz Z-burtam nav tikusi. Tagad mēs rakstām tikai S-burtu, tā ka vēl daudz gadi paies. Tātad no kartotēkas. Lielākoties tie ir āru vārdi, ļoti maz ir apdzīvotu vietu vārdu, ir viens ciems Škilbēnos Zalčupe, un tas pats ir no upes vārda, pāris mājvārdi, bet vispār lielākoties tās ir pļavas, lankas, kalniņi, un it īpaši daudz ir purvu. Purvi, protams, saistīti ar ūdeņiem, ar slapju vietu, ir, kā redzat, Zalkšu purvs Īvandē, purvs Kalvenē, Zalkšu jeb Čuršu pors Kazdangā, Zalkšu pors Kursīšos Planīcā un tā tālāk. Tagad daudz nelasīšu. Interesanti, kā pašu hidronīmu jeb ezervārdu nav, bet ir pāris upes. Upes varētu būt arī no to lokanības formas dēļ dots tāds nosaukums. Neatradu nevienu, kur būtu kaut kāds pieminējums vai ar leģendu, vai ar pasaku latviešu šajā kartotēkā nav. Pārbaudīju arī geogrāfu kartotēku, kur reģistrē esošos, eksistējošos, jo mūsu jau Latviešu valodas institūta kartotēkā ir arī tādi vietvārdi, kas vairs neeksistē. Bet tādi, kas tagad vēl lietojami, te ir, kā redzat, Zalkšciems viens, 5 mājvārdi Zalkši un citi ir āru vārdi – Zalkšu kalns, Zalkšu sils, Zalkšu valks. Lietuvā kādi vietvārdi ir ar šo te sakni? Pirmais, kas uzreiz nāk prātā, man liekas, ik viens Lietuvā zina ezeru Žaļtītis. Tas ir liels ezers, vairāk kā 2000 kvadrātkilometru platībā, un krasta līnijas garums ir 11 kilometri. Ezers ir Lietuvas dienvidrietumu daļā pie Marijāmpoles. Atradu pat tādu zīmējumu, kur tas zalktis ir uz šī ezera. Tāds garenas formas tas ezers ir. Turpat netālu ir arī Žaļtīčo pēļkie, tas ir purvs, un turpat arī ir Žaļtīnei ciems. Vēl viens purvs ir paliels Šaļčininku rajonā. Tā kā lietuviešiem arī vēl nav vārnīca līdz beigām, vietvārdu vārnīca, bija man jāiet un jāmeklē Lietuviešu valodas institūta kartotēkā, cik tad viņiem vispār ir šādu te vietvārdu. Man izdevās sarēķināt 75, bet negalvoju, ka pilnīgi visi. Un, ja salīdzinām ar Latvijas vietvārdiem, tad tas pats,
ka lielākoties tie ir āru vārdi, un ir miškas ir mešs, vai bala ir purvs, kalnas un pieva pļava, bet interesanti, ka te dažās vietās var manīt vēlāku laiku ietekmi, un ir mežā koku grupa Plungē Žaļču karalienē, Zalkšu karaliene. Tas ir skaidrs, ka pilnīgi jauns darinājums. Vēl gribēju ātrumā parādīt to, ka daudz vairāk nekā Latvijā ir ūdeņu nosaukumu. Un jau mans minētais Žaļtītes ezers, tad ir mazāki objekti Žaļču ežerēļas varienā, ir Žaļktīs ezers Kuktiškēs, un vairākas upes – Žaļčupīs, Žaļtiņīs, Žaltupis, Žaltākis, un apmēram 10 objektu sarēķināju. Ja paskatās uz izplatību, uz lokalizāciju, nepietika man laika uzlikt kartē, lai parādītu visus šos objektus, bet šķiet, ka Latvijā ar šo sakni ir vairāk Kurzemē un Zemgalē izplatīti. Lietuvā vairāk rietumu un dienvidrietumu pusē. Kaut gan nevaru pilnīgi apgalvot, ka tā ir patiesība. Vēl ļoti īsi gribu pieskarties ne tikai āru vārdiem, bet ir arī pilsētu vārdi, tie urbanonīmi. Tātad mums ir Zalkšu iela Jūrmalā starp Vaivariem un Sloku, ir arī Rīgā Teikas apvidū tāda lokveida lūgtā iela, tos arī ieliku, ir Ogrē iela, ir Lietuvā Žaļčo gatvie Kauņā, Plungē, un ir pavisam jauns darinājums Kauņā, un atkal šīs te literatūras pasakas ietekmē Žaļčo Karūnos alēja, Zalkša kroņa aleja. Tas ir jaunbūves rajons un arī izveidots tādā kroņa formā, tātad piesaistot populāro pasaku. Man pašai bija interesanti uzzināt, vai mums ir uzvārds Zalktis. Izrādās nav. Nav Latvijā uzvārda Zalktis. Atradu Zalte un Zalts, bet tas ir ar lielu jautājumu zīmi, visdrīzāk tas ir zelts. Tātad dialektāla forma. Nav Zalkša personvārdos, nav arī priekšvārdos. Vai ir lietuviešiem? Apskatīju lietuviešu uzvārdu vārnīcu, un viņiem ir diezgan laba, plaša, divsējumu, tādi lieli ķieģeļi. Ir Žaltauskas, diezgan populārs uzvārds, kur autori min, ka var būt slāviskots no Žaļtīs. Bet es gan domāju, ka tas ir pārspīlējums. Visticamāk, ka tur ir salīdzinājums ar poļu Žoltovski, Žoltek visdrīzāk, ka ir aizgūms no poliskā. Tur tiek minēts arī Žaļtickas un Žaltauskas, bet domāju, ka arī tie diez vai ir saistīti ar lietuviešu Žaļtīs sakni. Ticamāk, ka šī sakne parādās iesaukās. Mums latviešiem ar to iesauku publicēšanu ir diezgan slikti, jo plāķa izskatīju, bet neatradu, kas būtu divos sējumos, un studentu vākumos arī nebija Zalktis pieminēts. Bet lietuviešu Aļvidas Butkus lietuviešu iesauku vārnīcā ir ievietojis Žaļtīs no 3 vietām un arī Žaļtēlis. Žaļtēlis ir diminutīvs, tātad Zalktītis. Un paskatieties arī motivācija. Es te iztulkoju tāds, kas daudz lamājās. Tātad bieži piemin Zalktīša vārdu un tādēļ ir iesauka Žaļtēlis. Vēl
minēju, ka ir arī citi vārdi, un tie ir ergonīmi, tie ir iestāžu, uzņēmumu un visādu citādu nodibinājumu vārdi. Un Latvijā 1904. gadā bija dibināts grāmatu apgādes zalktis, bija žurnāls 20. gadsimta 20. gados zalktis, ir arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību zalkši, ir Rīgā deju kolektīvas zalktis un ir arī labi pazīstama datorprogramma grāmatvežiem zalktis. Lietuvā arī ir deju kolektīvs Žaļķītis, bet tas noteikti nav no paša zalkša vārda, bet caur ezervārdu ieguvis savu vārdu. Tātad onomastikā tos sauc par transonīmiem. Ir arī tāds vārds. Un interesanti uzņēmumu nosaukumi Lietuvā Žaļčo sala, tātad Zalkša sala, un Žaļčo žiedas, Zalkša gredzens. Arī domājam, ka kaut kāda alūzija uz šo te pasaku. Nu, Guntis jau pieminēja Ivones Lūvenas pētījumu. Patiešām ir pieejams arī universitātes mājaslapā, bet ir arī publicēts žurnālā. Lietuvā ir patiešām daudz pētīti šie te vārdi, un Lietuviešu literatūras un folkloras institūtā pie tiem ir strādājis gan Sauka, gan gribu pieminēt tādu vārdu kā Nijole Lauriņkiene. Ja kāds interesējās, tad viņa ir rakstījusi gan par čūsku, gan par zalkti lietuviešu un latviešu folklorā. Nu, tā skriešus, bet secinot, man ir jāsaka, ka vietvārdos zalkša vārds Latvijā pilnīgi nav, bet Lietuvā tikai ļoti jaunos vietvārdos saistāms ar šo te pasaku un teiku, lielākoties saistīts ar pašu to dzīvnieciņu, tātad ar āpuli, dažreiz ar formu kā upe. Paldies!